Un tagad tāds parauga ierakstīns, es patreiz pārbaudu, vai tur darbojās man visas skaņas un visas pārējās lietas, vai tas ir tā, kā es esmu domājis, vai tas tomēr tur nav tā, kā es esmu domājis. Tātad mans uzrunas pieteikums, un es šajā brīdī pārēju uz kameru un PowerPointu. Un šis ir mans PowerPoints, kuru tad es gribu jums parādīt. Šodien stāstīsim par TPA 3255 mikroshēmu, kas patiesībā ir veikusi revolūciju mūsu audio pastiprinātāju pasaulē, jo no kaut kādi jau pāris gadi mums ir tik ārkārtīgi labi pastiprinātāji ļoti nelielos izmēros, un D-klases pastiprinātāji ir veikuši absolūtu revolūciju šajā te, un paskatīsimies labu ražotāju iPower risinājumu. Pasaulē ir ļoti daudz dažādu risinājumu šobrīd uz šīs mikroshēmas, un īpaši ķīniešu kolēģi ir ar pilnu jaudu metušies iekšā un veidojuši neskaitāmus dažāda veida risinājumus, mēģinot atrast optimālo, kurš aizies pasaulē. Tad viņi piekopja tādu pašu politiku, kā savā laikā veica Japāņu elektronikas industrija. Viņi izlaiž daudz un dažādus modeļus, skatoties, kurš aizies, un tas, kurš aiziet, tad to mēģināja pacelt lielā apjomā un tādā veidā veic tā kā tirgus izpēti, nevis tur prasot, ko klientam vajag, bet piedāvājot klientam dažādas variantus, un tā rezultātā viņš ieguva sev, viņi atrada tur to ejošo modelīti, ar ko viņš ir labāks. Tas ir labs variants. Eiropas tur skola rādīja, ka jāveic milzīgi klientu izpētes darbs, un tad jātaisa to, ko viņš grib. Japāņi darīja savādāk, un principā vienā brīdī Amerikā stipri nobijās no Japāņiem, jo viņiem viss tā lieta labi gāja. Ļoti labi mērās šis te pastiprinātājs visādos izpildījumos. Šis ir Texas Instruments izstrādātais čips, un viņš patiesībā paņēma milzīgu segmentu. Tātad visi tie pastiprinātāji, kas agrāk tur maksāja no 120 līdz 600 eiro, un bija 100 vatu robežās, minus 20 plus 20, tātad no 80 līdz 120. Šis te mazais čips pilnībā viņu atrisina, viņam pieliek labu barošanas bloku, jums ir fantastisks pastiprinātājs. Tas ir dažādus variantus, un es gribu parunāt par vienu iPower 200 AS2 TPA 3255, kurš ir absolūti izcils pastiprinātājs no visiem viedokļiem, un paskatīsimies viņu tuvāk, kā tas izskatās praksē. Šeit viņš ir ļoti labs pastiprinātājs pēc būtības, un ja mēs apskatāmies viņu dimensijas, izvietojumu, komponentu kvalitāti, visu pārējo, un cenu, pa kuru viņi tirgo, tad patiesībā industrijai ir ļoti liela problēma, jo ir parādījies viens maziņš spēlētājs, un tie, kuriem ir tādas dziļākas zināšanas un izpratni par audio pastiprinātājiem, patiesībā nopirkt šādu bloku, pievienot viņu, pat neielikt korpusā un pieskrūvēt sāniski tur kaut kur zem plaukta vai vēl kaut kur, un jums ir simtvartīgs pastiprinātājs un ūdenspēļu industrijā, kur tik nepieciešami maz izmēri. Un kādas tad viņam ir dimensijas? Paskatāmies, viņam ir 16 cm garums un 8 cm platums. Bloks, kuru mēs varam iebūvēt praktiski visur, mēs varam uzbūvēt ļoti mazus, un industrijai ir tāda nopietna problēma. Un šis mazais bloks patiesībā paver ļoti interesantu biznesa nišu, ja kāds uztaisa viņam korpusiņu, kur pārdod atsevišķi. Šie bloki ir pieejami arī mazumtirdzniecībā, un praktiski vienīgās kompānijas bloks, un šis bloks ir patiešām labs, un tad katrs tur, zināms, entuziasts, kurš var strādāt ar rokām un kurš interesējās par tēmu, var nopirkt atsevišķu tādu kastīti. Es arī pamēģināju uztaisīt tādu kastīti, un man vajadzēja notestēt digitālo mārketingu, un fantastiski digitālais mārketings rulēja. Ar maniem stāstiem es uztaisīju video kanālā, kurā stāstīju par šādām elektronikām, un pilnīgi negaidīti man aizgāja tur šādi te produktiņi. Būtu es jaunāks, varētu taisīt tur veselu uzņēmumu. Patiesībā diezgan interesants bizness, un tas, kā strādā digitālais mārketings, fantastiski. Un tāpēc arī es ļoti iesaku jums visiem kaut ko iemācīties šo te OBS studiju, un jūs varat veidot ārkārtīgi interesantus video, īpaši sākot no apmācību, kur mēs taisam kā lekcijas, kur metodika ir daudz svarīgāka, un beidzot ar digitālo mārketingu, kur vienkārši sakarīgi pastāstot kaut kādas lietas, vai tas ir, nezinu, vēja rotoru tur tīrīšanas robots, vai tas ir
Vai tā ir kaut kāda prasme kaut ko darīt, vai tas ir kaut kas par specifiskām rotas lietām, vai tas ir par kaut ko citu. Ja mēs nokoncentrējamies un mākam labi stāstīt, mums digitālais mārketings rulē, īpaši ņemot vērā to, kā ir uzbūvēts YouTube, kad YouTube tiešām skatās pēc saturu, kuru cilvēki tur skatās. Jā, ja viņš ir labs un viņam ir tur interesi par viņu, viņiem daudz komentāru, viņi ceļ viņu augšā, un viņiem rodās subscriberi, ja mums izdodas sasniegt to līmeni, tas nav viegli. Bet es konstatēju, ka vienā nišā salīdzinoši viegli, ja es sasniedzu pāris gados 5000 subscriberus par ļoti dziļu nišas tēmu, un man tas pārvērtās biznesā. Es biju pārsteigts par to. Mācamies taisīt šādu veidu risinājumus. Ar šo šis testa ierakstīns ir beidzies. Paskatieties paši, pavisam īsi, ātri samests kopā ar minimālu montāžu. Mums ir sanācis tur labs stāstīns. Paldies par uzmanību!